leģionāri jau. Alus ir mūsu sirdslieta jau 150 gadu. Atzīmēsim to no sirds. Sakrāja Alderis 1865 korķīšus vai skārdeņu atvērējus un apmaini pret vienu no jubilejas krekliem jebkurā Statoil pilna servisa degvielas uzpildes stacijā. Svinam no sirds Alderis. Olibets sporta bārs, Latvijas Nacionālās basketbola valsts vienības ģenerālsponsors. Nu, ko esiet sveicināti, dāmas un kungi, šodien šeit no Daugavas sporta nama, kurā mūs sagaida aizraujoša un tiešām interesanta Alderis Latvijas basketbola līgas spēle. Un tajā šodien laukumā tiksies mājnieki basketbola klubs Barons LZ un pretiniekos šodien Valgas apvienotā komanda. Ar jums kopā šodien būs šeit Toms Marks līdz spēles sākumam. Nedaudz vairāk par 2 minūtēm atlicis, un tad jau arī šī cīņa varēs sākties. Abas komandas aizvadījuši atšķirīgu spēļu skaitu, proti ņemot vērā Valgas komandas formātu Alderis Latvijas basketbola līgā, kad tā aizvada 2 apriļu turnīru, pārējās komandas 4. 3 spēles valcēnieši ir aizvadījuši, tajās izcīnīta 1 uzvaru un piedzīvoti 2 zaudējumi. Pārspēti jau pašā pirmajā spēlē Jūrmala Fēniks komanda, savukārt pēc tam 2 sakābes pret VF Rīga un arī pret Vēncpils komandām ar visai iespaidīgiem rezultātiem, ar lielu rezultātu starpību. Savukārt Baroni šobrīd ieņem 1 pozīciju augstāk, proti 8. vietu, un Baroniem 3 uzvaras un 6 neveiksmes. Agri Galmanovska vadītajā vienība jāsaka, gan 2 no 3 uzvarām izcīnījis tieši pēdējās 2 cīņās. Pārspēta, ļoti pārliecinoši pārspēta Ogres komanda, un pirms tam pārspēta tātad Ogres komanda, un pirms tam arī vēl viens gūts panākums. Pret Jūrmala Fēniks komandas spēles galotnē Baroniem izdevās izraut šo te uzvaru, un trešais panākums dzelzceļniekiem tika gūts sezonas 2. spēlē, kad ar 10 punktu pārsvaru tika pārspēta Latvijas universitāte. Komandas dodās laukumā valdzēnieši zaļajās formās, un komandas sākuma sastāvā visi Latvijas spēlētāji. Kristaps Kanbergs, Mārtiņš Berķis, Jurijs Aleksējevs, viņš arī komandas kapteinis, tāpat Edgars Krūmiņš un arī Kalvis Krūmiņš. Kopumā tad 5 latviešu komandas sastāvā rezervē vēl arī Jākabs Rozīts, kā puse no komandas sastāda Latvijas basketbolis. Lūk, arī Baroni laukumā. Un pēc mirklīšu arī varēšu iepazīstināt ar papildinājumiem Baronas komandas sastāvā. 2 amerikāņu, viens amerikāņu un viens kanādiešu leģionārs papildinājuši. Tātad, bet tagad visi pieceļās uz klusumu brīdi, lai godinātu Francijas teroraktu. Jā, tiešām satraucoši notikumi norisinās Francijā, bet cerēsim uz mieru visā pasaulē. Bet spēle tūlīt arī sāksies, un Barons Latvijas dzelzceļa jaunais leģionārs arī jau bija tātad iemetienā. Tas ir neviens cits kā Malkoms Rīts, 2 metrus un 6 centimetrus garais spēlētājs. Un tāpat pievienojas arī kanādiešu saspēles vadītājs, gan uzbrucējs Jasons Kaliste.
Pirmiem uzbrukuma Baroniem nesekmīgi. Dāvis Zona, kā jau ierasts arī pamats sastāvā Baroniem, tātad pamats sastāvā bez jau manis nosauktajiem. Bez jau manis nosauktā. Rīta arī Dāvis Zona. Roberts Freimans. Tāpat arī Deriks Rolands. Un Malkoms Rīts, tātad pamat sastāvā. Pagaidām nav. Pirmā minūte nospēlēt, nav izdevies atklāt rezultātu. Šobrīd Bērķis ar bumbu. Jā, Mārtiņš Bērķis arī atgriezies Latvijas basketbola līgā pēc jau vairāku sezonu pārtraukumu. Daudz arī dažādās līgās spēlēs, to starp Slovākijā. Un šobrīd atgriezies Vara Krūmiņa vadītajā Valgas komandā. Šī komanda spēlē kopumā, kā jau droši vien jūs daudz ziniet, 2 turnīros, un pirmos punktus gan spēlē gūst Jurijs Aleksejevs, Gulbens basketbola skolas audzēknis. Spēlēs iepriekš arī VF Rīga komandā, tās atjaunošanas pirmajā gadā. Vēl pie trenera toreiz Valdu Valtera, bet noteikuma pārkāpums neļāva Edgars Krūmiņš ieskrieties un Freimanim. Roberts Krūmiņš ilgadējis basketbola kluba Jelgava spēlētājs, izceļās ar ļoti labu precizitāti no tālmetienu līnijas, un domājams arī šodien mēs to varēsim sagaidīt. Tiešām ar labām snaipera īpašībām apveltīts ir Edgars Krūmiņš, tāpat arī laukumā treneri Vara Krūmiņa dēls Kalvs Krūmiņš, un labi izspēle. Un Baroniem izdodas panākt līdzsvaru. Kristaps Kandbergs pagājušā sezonā aizvadīja Vēncpils komandā, daudz pie spēles laika netika. Bet, protams, basketbolistiem galvenais uzdevums ir spēlēt, īpaši tādā vecumā, kāds ir Kristapam. Vēl tomēr savas karjeras pirmajā pusē viņš atrodas. Jurijs Aleksejevs labi iespēlēja viņam iekšā, un Jurijs arī izmantoja savu iespēju. Ieskrējušās komandas, ātrs basketbols pagaidām, pēc varbūt nedaudz bikla sākuma. Pirmajā minūtē, kā jau minēja, punkti netika gūti. Un Kalvis Krūmiņš šobrīd diriģē savus komandas uzbrukumā atspēlē viņš Bērķim. Jurijs Aleksejevs gan jāsaka, ka Valgas komandā arī pagājušajā sezonā spēlēja. Itin sekmīgi spēlē, bija viens no komandas, būtībā komandas vilcēja spēks. Un Varim Krūmiņam trenerim izdevies ir izvilkt Valgas komandu no Igaunijas līgas bezdibeņa, kur viņi ilgu laiku bija viena no pastarīšiem. Šobrīd 5. pozīcijā atrodas Valgas komanda. Tātad gan Latvijas, gan Igaunijas basketbola līgās spēlē šī vienība. Arī nācis klāt Valkas nosaukums, arī pārtērēts šeit uzbrukuma laiks. Un bumba atkal pienāks valcēniešiem. Jā, šis projekts arī Valkas vārds parādās komandas nosaukumā, lai arī Valkā šobrīd nav basketbola nodaļas. Tomēr novada uzņēmēji arī atbalsta šo projektu un domājams, ka ar laiku arī noteikti būs basketbols Valkā arī jaunatnes sistēmā, lai arī pilsēta nav liela. Pati Valkas pilsēta nav liela. Tomēr jācer, ka basketbols tur uzņems apgrieziens ne tikai ar meistaru komandas esamību, bet arī ar jaunatnes basketbola sistēmas izveidošanu. Šobrīd Kalvs Krūmiņš viņš pret Freimanu laužās līdz galam un tur saskat noteikumu pārkāpumu. Neapmierināts, protams, pamatot neapmierināts ar savu darbību šajā gadījumā. Freimans pagājušo sezonu Roberts aizvadīja Salvas komandā, pirms tam vairākas sezonas Liepājā. Un Barons fani arī, lai arī ne ļoti kuplā skaitā, tomēr vairāki 10 līdzjutēji ir sanākuši un arī atbalsta savu komandu. Kalvs Krūmiņš realizēja abas soda mētienas un izvirza atkal pēc ilgāka pārtraukuma, pēc neliela pārtraukuma savu vienību vadībā. Kopumā 5 leģionāri ir Barons LZ komandas sastāvā. Sezonu iesāk 3 leģionāri, bet, kā jau es minēju, pievienojušies gan Jasons Kaliste, gan arī Kaliste, mans pieminētais, tikko arī realizēja tālmetienu, un otrs leģionārs, kas pievienojās komandai, ir Malkoms Rīts. Šis 2,6 m garais spēlētājs šobrīd gan netika viņš aizsardzībā galā ar Aleksējumu. Aleksējumam jau 6 punkti.
Un šobrīd rezultāts 8-7 viesu labā. Otrais aplis ir sācies Barons komandai, tāpat kā pārējām komandām, kas spēlē 4 apļu turnīru. Un Baroniem otrā apļa pirmā spēle bija jāizved pret Ogresevu komandu. Prieks, kad komandai izdevās gūt revanšu par sāpīgo zaudējumu pirmajā aplī, kurā pēdējās sekundēs Mārcis Svītols izdarīja Ogrei uzvaru. Ogres komanda arī diezgan sekmīgi, manuprāt, tomēr ir iesākuši čempionātu, ņemot vairāk, ka tajā dominē spēlētāji, kas varbūt iepriekšējās sezonās nav tikuši pie visai lielas spēles laika. Citās komandās tāpat arī virkni spēlētāji no Ogres komandas, kas pērn uzvarēja LBL 2 čempionātā. Pārkāpums šeit. Pretā Jurija Aleksejevu. Robertam Mēdnim. Roberts arī sezonai komandai pievienojās salīdzinoši nesen, oktobra mēnesī sezonu viņš iesāka bez kluba, jeb nespēlēja viņš ne Latvijas, ne arī kādas citu valstu basketbola līgā. Tikmēr laukumā devies Jākaps Rozīts. Nomainīs viņš Edgar Krūmiņu. Pirmais un otrais sodmetiens ir precīzs. 9-9 uz rezultātu. Tablo. Sarežģīts metiens, bet precīzi Jasonam Kallistam ieskrējies arī šīs spēlētais 2 tālmetieni jau viņam realizēt. 6 punkti, viņš arī viens no rezultīvākajiem neapšaubām savas komandas sastāvā. Aleksejevs spēlēs pret mēģināt spēlēt tālāk kā Krūmiņam. Tālmetiens nav precīzi, tur cīņa par bumbu un ātrāk veiksmīgākais pie tās ir Freimanis. Izdodas Baroniem nosargāt bumbu uzbrukumā 4 minūtes un 57 sekundes jāspēlē. Bet Jasons Kallis turpina sprīdzināt jau 3. tālmetiens viņam pirmajā ceturdaļā. Un 15-9 Baronu. Šobrīd ieguvuši nelielu vadību. Vērķis nesekmīgi centās 2 reizes uzbrukt grozam. Un tur taktiskais pārkāpums Kristapam Kandbergam, lai neļautu viņš Baroniem ieskrieties. Kristaps Dārgais dodās laukumā, komandas kapteinis, nomaina viņš Dereku Rolandu. Bet Dāvis Zoni šobrīd ir savas komandas uzbrukumu. Dāvim arī spēles iet kā pa kalniem. Varbūt kāda veiksmīgāka epizode. Tajā pašā laikā arī daudz varbūt neizskaidrojumu un nepamatotu metienu tiek izdarīti viņa izpildījumā. Bet no skola labi, protams, viņam jau vairākas sezonas. Jāsaka gan, ka viņš spēlē Latvijas basketbola līgā un Aleži dodas komandas pamats sastāvā laukumā. Bet prieks redzēt, Valgas komandā tūlīt laukumā dodas Igaunijas basketbola leģenda. Šīs 7. numuru Valmo Krīsa. Pēc mirkļa dosies šobrīd vēl uz rezervis soliņu. Neizdodas viņam veikt maiņu. Nedaudz redzot pavēlu pieteikt maiņa. Valmo Krīsa ir Igaunijas basketbola leģenda. Daudz sezonas spēlēs jau kopš 1995. gada ir Igaunijas basketbola izlases spēlētājs. Un tagad arī Krīsa dodas laukumā, nomaina viņš tieši Kandbergu. 15-10 mainieku komandu vadībā. Dārgais neizšķirs uzreiz par tālmetienu. Atletisks, protams, ir Kristaps pēc savas. Viņu arī funkcija ir grozam uzbrucējs ar labām atletiskajām dotībām. Bet nedaudz arī Baroniem iestrēdzis uzbrukums. Pēc Kallis 3 tālmetieniem un neliels klusums šobrīd. Krīs iespēlē Bērķim un tur noteikumi pārkāpums. Klīps Kolimons, komandas viens no rezultīvākiem spēlētājiem. Īpaši jau Baltijas basketbola līgā viņš ir komandas rezultīvākais spēlētājs. 3 spēlēs Baroniem. Pagaidām pie uzvaras nav izdevies tikt. Zaudējums mājās Raplas komandai. Tāpat pēdējā spēlē izbraukumā piekāpās Baroni. Ļoti ciet smags zaudējumu izbraukumā pret. Tātad Kedāņevežas vienība.
Pirmais sodmetiens neprecīzs Bērķim, otrais ir precīzs. Un nedaudz samazina viņš rezultātu. Starpību līdz 4 punktiem. Jā, Baroniem arī pēdējās 2 spēles varbūt veiksmīgākas. Pēc tam bet labs bloks, Jakabs Rozītis. Labi nostrādāja sardzībā. Bet pēdējās spēles Baroniem ir veiksmīgākas, tad sezonas sākums nepavisam tāds nebija, daudz zaudējumu, daudz neizteiksmīgu spēļu, bet Kāls Krūmiņš, redzam, valceniešiem gūst 2 punktus, uz ko arī Barona atbild ar ātru uzbrukumu, netik galā, neatgriezās laicīgi aizsardzībā Valgas komanda. Noteikumi pārkāpums fiksēts. Malkoms Rīts atgriežas laukumā, tāpat pirmoreiz laukumā Artūrs Alsējs, pagājušās sezonas Jūrmala Fēniks komandas spēlētājs, pirms tam vairāk sezonas viņam Jelgavas vienībā. Pirmais sodmetiens Bērķim neveiksmīgs. 3 minūtes un 4 sekundes jāspēlē vēl pirmajā ceturtdaļā. Otrais ir precīzs, pamazām atkal Valkas komanda dzenās pakaļ Baroniem. Pēc Kālistas precīziem tālmetieniem ieguva Baronu solīdāku pārsvaru. Šobrīd tās 3 punkti. Kolimons ar bumbu saspēles vadītāja pozīcijā daudz. Viņš spēlējas ar bumbu arī iepriekšējā pārraidē, kas tika pārraidīts sportcentrs.com ekrānos. Tajā Kolimons par Trāpils komandu daudz uzņēmās līderu lomas. Pirmajā puslaikā jau guva 18 punktus. Bet pagaidām vēl ar vairāk šo leģionāru pievienošanos viņa loma arī, protams, nedaudz samazinās, īpaši, ja spēle no rokas neiet. Paliks bumba Valkas komandai. 8 sekundes vēl uzbrukumā. Bērķis pēc treneru norādījumiem sagatavo tātad kombināciju ar Rozīti. Jākapam Rozītim Barons komanda ļoti pazīstam pēdējās sezonas. Viņš aizdīs tieši šajā Rīgas klubā. Tā kā šī viņam ir atgriešanās mājās pret savu. Un lūk, kāds gaista epizodē! Tiešām labi nospēlēja atletiski. Rīts. Pārkāpums Alsējam pret Edgaru Krūmiņu. Jā, tas, kas pietrūka arī manas pieminētajā spēlē pret Rāpils komandu Baltijas līgā, tas pietrūka Baroniem spēku groza apakšā. Rīts ar Rozīti arī soda laukumā pārunā kādu no epizodēm, bet ļoti draudzīgi. Krūmiņš realizē abus soda metienus. 2 krūmiņi, bet nav viņi savā starpā radinieki, Edgars un Kalvs. Tāpat, protams, komandas galvenais treneris Vārdis Krūmiņš, Valmierā sācis savu basketbolu treneru karjeru. Daudzas sezonas arī vadījis šo vienību ar dažādiem pārtraukumiem. Ar vairākiem, precīzāk, pārtraukumiem. Krūmiņš pret augumā pat nedaudz īsāko. Kālistai izdodas ar komandas biedra palīdzību apbruņot. Un Kristaps Dārgais jau veido savu uzbrukumu 2 punkti ar sodu Rītam. Labi, tur arī Dārgais nocīnījās un pagaidām Baroni nelaiž sev klāt Valkas komandu. 1 minūte un 23 sekundes, ko spēlēt. Rolands atgriežās laukumā nomaina. Viņš sekmīgi spēlē iesaistījušo Kālisti, bet šķiet minūtes pārtraukums tieši tā. Valkas komandai Vārds Krūmiņš sauks stāvējos malā aprunāties, bet uzmanību Barons brīnišķīgajām karsēm meitenēm.
gaismu un mērķtiecību, ar ritmu un kustību, ar darbu un atbildību, ar spēku un iedvesmu. Latvijas dzelzceļš. Noslēdzējās minūtes pārtraukums. Vēl vienā spēlē, kas šodien norisinās Alders Latvijas basketbola līgā. Pārliecinošu uzvaru izcīnīja Liepāja Trio, bet komanda, kas izbraukumā ar rezultātu 100-59 sakāva Latvijas universitātes studentiem, vēl pie uzvaras šajā sezonā nav izdevies tikt. Skatīsimies, kā veiksies uz Sonitien līnijas rītam. Un tas ir sekmīgs, tā kā 3 punktu gājiens viņam un 24-16 uz rezultātu tablo. Krūmiņš izmanto savu ātrumu un savu izrāvienu un nedaudz samazina rezultātu starpību. Ir viņam šīs īpašības. Pirmkārt, viņš daudz spēlē komandas interesēs. Un atkal labi Jākaps Rozīts aizsardzībā nospēlē. Krīsā Valdo Krīsa tālu, bet iec un nekur tālu Valkas komanda neaizlaiž. Tomēr Barons pēdējā minūte arī sāksies pirmajā ceturdaļā. 40 sekundes vēl līdz tās beigām. Ausējs izšķirās par tālmetienu un tas ir precīzi. Sākotnēji brīvu viņu atstāja, Rozīts pēc tam tā kā roku pielika, bet ar to bija par maz. Arturs Ausējs precīzs. Krūmiņš pret Rītu. Adonis Alksējos pret Rītu. Un Jurijs Alksējos ir precīzs. 12 sekundes pēdējais uzbrukums, to teikt, Kolibauds spēlēs līdz galam. Tā arī notiek. Pats izšķirās metienu, tas ir nobuķēts. Treneris Galvanovskis ļoti neapmierināts, bet pirmā ceturdaļa noslēgsies 27-23. Būsim atpakaļ pēc neilga pārtraukuma. Alus ir mūsu sirdslieta jau 150 gadu. Atzīmēsim to no sirds. Sakrāj Alders 1865 korķīšus vai skārdeņu atvērējus un apmaini pret vienu no jubilejas krekliem jebkurā Statoil pilna servisa degvielas uzpildes stacijā. Svinam no sirds. Alder. Klīnika Diamed, moderna diagnostika un ārstēšana, magnētiskā rezonanse un datortomogrāfija. Latvijā labākie radiologi, konsultācijas, operācijas. Ērts dienas stacionārs, izcils klientu serviss. Klīnikas Diamed profesionāļiem savu veselību uztic arī Latvijas basketbolisti. Nospēlēja Rīts. Un bumba paliks. Viņš izsit ārā, bet bumba paliks vēl 11 sekundes uzbrukumā. Labi, iespēle ļoti labi pamanīja Berti. Zem groza Krūmiņš, Kāls Krūmiņš un 2 punkti grozā Valkas komandai. Tikai 2 punktu deficīts viņiem no Baroniem. Barons vēl dzēja vienības. Atkal Ausējs no tālmetienu līnijas un atkal precīzs Artūrs Ausējs. 2 tālmetienu Baroniem kopumā labi precizitāti no tālmetienu līnijas. 3 tālmetienas realizēja Kalista, 2 tagad Ausējs.
Asas pārkāpums. Nebija arī daudz variantu Rolandam. Viņam bija jāaptur augumā daudz ražanākais Jurijs Aleksejevs. Un to arī Barona uzbrucējs darīja. Kristaps Kanbergs nomaina Mārtiņu Berķi. Treneris Vārds Krūmiņš dod atelpu Berķim. Paliek bumba Valks komandai un vēl pie tam noteikuma pārkāpums. Kolimonam tā otrā piezīme. Un precīzi. Jurijs Aleksejevs turpina labi uzbrukt. Viņš arī komandas līderis. Tāls 2 punktu metiens viņam. Aleksejevim jau tātad 12 punkti. Un viņš, protams, arī komandas rezultīvākais spēlētājs. Baroniem rītam 7 punkti. Freimans laukumā. Pirmajā ceturdaļā viņš ceturdaļas sākumā vairāk spēlēja, pēc tam ceturdaļas otrajā pusē atpūtās. Un vēlreiz Alsēs, šoreiz nav precīzi, tomēr pats īstina atlikušo bumbu, atspēl tālāk Kolimonam. Un Kolimons Barons spridzina no tālmetienu līnijas. Vēl 3 punkti, un tas arī Baroniem šobrīd ļauj būt vadībā ar 6 punktu pārsvaru. Laukuma otrā galā Rozīts centās atbildēt arī ar tālu metienu. Jāsaka, Jākabs pagājušajā gadā itin daudz Baronu rindās, arī aizpagājušajā sezonā itin daudz izpildīt tālu metienus. Krūmiņam pirmā piezīmē, bet Dārzona dosies savu laukumā. Un tāpat arī Kallistam, kanādiešu leģionārs, vismaz kanādiešu pase viņam ir. Nomainīts arī Rolands. Dārzone. Liels viņam ir spēles laiks kopumā. Treneris Galmanovskis cenšas atrast viņam labāko pielietojumu, cenšas arī nodotu basketbola gudrības šim 1995. gadā dzimušajam basketbolistam, kurš pirms mirkļa arī guva pirmos punktus sev šīs dienas spēlē. Pārkāpums pret Juriju Aleksejevu. Ļoti daudz Jurijs pirmkārt ir laukumā, un ļoti daudz arī viņš izmanto savu raženumu pārsvarā. Gan augumā, gan arī miesās ir ļoti ražens basketbolists. Guvis šajā spēlē, kā jau minēja, 12 punktus. Kalvs Krūmiņš skatās pret Freimans, skatās, kam iespēlēt pats. Izšķirās par ļoti tālu metienu, bet nebija arī daudz variantu. Uzbrukuma laiks tojās beigām. Kallists šobrīd ar bumbu iespēlē Freimanim. Freimans piebremzē, nav īsti uzreiz, kam arī jādod. Un labi nocīnījās Malkoms Rīts. Tik viņš ar Aleksejevu garām, ar nedaudz kustību un arī neliels auguma pārsvars tomēr ir šim basketbolistam, 2,6 m. Jurijs arī turpat līdzās, bet Jurijs ir arī daudz ražanāks, kā teikt, svarā. Mēģinās atpakaļ laukumā. Jāsaka arī, treneru korpusā Baronas LC komandā pēdējā laikā ir izmaiņas, proti, tai pievienojās Guns Sēnzels. Ilgadējs Latvijas jaunas izlašu treneris, tāpat arī trenēs arī vairākas augstākās līgas klubus. Pagājušajā sezonā bija Saldas komandas galvenais treneris, iepriekš arī basketbola klubā Skonto strādājis, arī Liepājā, arī īsu laiku Vēnspilī, tā kā liela karjera Guntim Enzelam, un šobrīd viņš pievienojās Barona treneru korpusam. Iepriekš Baroniem arī nav bijuši nekādas problēmas ar treneriem, ļoti daudz speciālists ir strādājuši šajā klubā. Gan Ainārs Virgsdiņš, gan Igors Migalnieks, arī Edgars Teters. Jau 4. piezīme Krūmiņam, Edgaram Krūmiņam, sakrājas viņš ļoti ātras piezīmes. Un arī ar saviem tālmetieniem šobrīd vēl savu, kā teikt, stiprāko ieroci vēl daudz nav rādījis. Starp citu, viņš arī novadīja savas komandas iesildīšanos šeit.
pirms spēles. Un līdz ar to spēle beigusies. Krūmiņam jau otrās ceturtdaļas sākuma daļā Edgars Krūmiņš atstāja laukumu 5 piezīmi dēļ. Ļoti neapmierināts viņš ar šo spēli, protams. Arī Vārds Krūmiņš, protams, nedaudz pārmet savam basketbolistam. Ļoti ātri sakrāts 5 piezīmes, un Edgars arī nav nekāds garā gala spēlētājs. Diezgan muļķīgs pārkāpums, ņemot vērā to, kad jau 4 piezīmes. Protams, viņš izglāba, lai uzreiz Baronu neiemestu bumbu grozā, bet tāpat mēģinās šos 2 punktus būs no sodmetienu līnijas. 12 punktu pārsvars Baroniem, tā kā visu laiku viņi turās vadībā, pārsvars vienīgi nedaudz, bet turpina augt. Kalnbergs ar bumbu, viņš pret nonāca Barons Lasdabī. Un šeit noteikumi pārkāpums. Otrā piezīme Menim. Treneris Galvanovskis arī skaļi jautā tiesnešiem, par ko šis pārkāpums, bet saskatīja. Un Aleksejevs turpina mest no sodmetienu līnijas un samazina rezultātu starpību līdz 11 punktiem. Arī otrais ir precīzs. 39-29, 6 minūtes 20 sekundes jāspēlē vēl pirmajā puslaikā. Atspēlē Alsējam, Alsējs, trešais tālmetiens ir grozā, 3 tālmetieni Alsējam, 3 tālmetieni Kalistem. Un tāpat precīzs bijis arī Kolimons, kā 7 tālmetieni Baroniem pirmajās. Nedaudz pirmajā ceturdaļā un otrā ceturdaļas 4 minūtēs kopumā. Un tas ļauj būt ļoti rezultatīviem. Skaisti Rozīts nospēlē. Dabūja viņš brīvu vietu, labi piespēle un Rozīts triecē bumbu grozā no augšas. Alsējs, labs āķa mētiens. Arturs Alsējs ieskrējies 11 punkti Arturam Alsējam. Un komandai 44. Brīvs Kalnbergs jāizmanto iespēju un Kristaps Kalnbergs pagājušā sezonas Ventspilnieks. Ventspils komandas spēlētājs savu iespēju garām nelaiž. Uguņo komandas no tālmetienu līnijas un kopumā ļoti rezultatīvs basketbols. 44 punkti jau Baroniem, 34 Valkas. Valkas komandai nedaudz uzmanību Barons karsai meitenēm. Ar gaismu un mērķtiecību, ar ritmu un kustību, ar darbu un atbildību, ar spēku un iedvesmu. Latvijas dzelzceļš. Basketbolists atgriežās laukumā kopumā. 9 basketbolisti ir pieteikti Valkas komandai šīs dienas spēlē, un 6 no tiem latvieši. Abēļs jau mans pieminētā Valmoka Rīsis, vēl no Igaunijas arī Sāge un Evarts. Sāga varbūt tā zināmākais šobrīd, zināmākais neapšaubām ir pieredzējušais Valmoka Rīsa, bet Sāga arī arvien labākus rezultātus gūst. Arvien labāku sniegumu rāda laukumā. Kalistē, 4. tālmetiens nav šobrīd precīzs. Galvanovskis arī rāda. Jāspēlē tomēr savādāk šis uzbrukums. Daudz Baroni paļaujās uz tālmetienu līnijas. Pagaidām tas ir devis savus augļus, arī precizitāte nepievīd komandu vismaz pirmajā puslaikā, bet, kā basketbolā tas mēdz notikt. Visas spēles garumā vienāda augsts precizitāte ir ļoti grūti cerēt uz to. Bet noteikumi pārkāpums Baroniem un
Bērķis arī kārtīgi reiz varēs stāties uz sodmetienu līnijas. Daudz sodmetienas arī izpildīs šīs basketbolists, kurš savas karjeras laikā Latvijas klubos arī vairākos klubos ir spēlējis. To starp basketbola klubā Vēnspils, tāpat arī basketbola klubā Valmiera. Precīzi Bērķis savā pirmajā soda metienā. Barons fani nedaudz svil, bet tas, protams, tikai saprotams Berķim 6 punkti pagaidām. Un arī 4 atlikušās bumbas. Freimans brīvs un precīzi Barons turpina spridzināt no tālmetienu līnijas. Tiešām skatoties no Barona pozīcijām, dod Dievs viņiem šādu precizitāti arī noturēt turpmāk, bet, jāsaka, valcēnieši vairāk izspēlēs groza apakšu uz Aleksējevu. Pagalam nesekmīgs metiens. Kalnbergam viņi tur arī nobloķēja Kaliste. Bet rezultāts starpības vārstās aptuveni 10 punktu robežā. Šobrīd tie ir 11 punkti, 47-36. Malkoms Rīts uz sodmetienu līnijas. Pirmo viņš realizē. Malā palicis Karls Hips, 5. leģionārs, kā zināms, Alders Latvijas basketbola līgā ir leģionāra kvotas, un par katru papildus leģionāru ir atsevišķi jāmaksā, un Baroni šajā spēlē nav pieteikuši Hips, viņš ir kopā ar komandu rezervē, protams, vairāk tiks izmantots Baltijas basketbola līgas spēlēs, un tāpat arī, protams, trenerim ir iespēja rotēt ar spēlētājiem arī Latvijas basketbola līgas spēlēs. Rozīts izmanto vienu no saviem trumpiem tālmetienu, un atkal pietuvināja savu komandu līdz 10 punktiem. Neveiksmīgs uzbrukums Baroniem. Krūmiņš pats, tomēr neizšķirās, jo tur jau bija Kallis, bija gatavs doties palīgā un izdodas atbruņot valks komandu Baroniem. Ausējs atkal, pagalam gan metiens šoreiz nepacīs pret vairogu. Un Kalnbergs laukuma otrā galā gūstā 2 punktus, samazinot rezultātu starpību līdz 8 punktiem. Kolimons gatavosies atgriezties laukumā. Kaliste pret Aleksējevu. Atspēlē Freimanim. Freimanis laužās pret 2. Ļoti grūti tur arī viņam klājās Aleksējevs priekšā. Un atkal Kalnbergs ātrie uzbrukumā. Vēl 2 punkti. Un jau vairs tikai 6 punktu deficīts valks komandai. Un nekavējoties Galvanovskis pieprasa minūtes pārtrauku uzmanību Barons karsē meitenēm. Olibets Sporta bārs, Latvijas Nacionālās basketbola valsts vienības ģenerālsponsors. Man spēlē nosaukumu Valka Valga, Maks un Morits, un tur ieņem šobrīd 5. vietu bilance, 3 uzvars un 4 zaudējumi. Valkas komandai pēdējā spēlē pārspēta pārliecinoši turnīru Pastrīt Audentes vienība, kas ieņem turnīru tabulas pēdējo vietu. Kopīgām pūlēm izdodas Baroniem nosargāt bumbu uzbrukumā un veiksmīgi zem groza arī nospēlē
vairāk kārt mans pieminētais Rīts. Piecdesmit 43 rezultāts. Rozīts, precīzi Jākaps Rozīts. Arī Rozītiem kopumā veiksmīga spēle ir iesākusies. Varbūt pats sākums nebija metieni nekrit grozā, bet turpinājumā gan tālmetiens, gan arī tagad pustālais metiens. Un nekur tālu valcēnieši neaizlaiša mājniekus. Bet turpina spridzināt 23. numurs Rīts. Šī viņam ir tikai trešā spēle Latvijas basketbola līgā. Un izskatās, ka viņš tomēr būs viens no tiem basketbolistiem grozā apakšā, uz kuriem tiks likts lielākais akcents. Kanbergs pārķer bumbu, dosies līdz galām. Kalista skrien līdz, bet pārkāpumu neizdara, ļauj gūt noscīt vieglus punktus Kanbergam. Malicis arī Kristaps pacīnījās, abruņoja. Noņēma bumbu nost, pārtvēr šo bumbu un aizskrēja ātrajā uzbrukumā. Kalista pret šo pašu Kanbergu noturās kājās. Metiens ir precīzs pēc bumbas vārstījās pa grozu stīpu, tomēr iekrit iekšā pēdējā minūte. Pirmajā puslaikā ir sākusies. Un pēdējie uzbrukuma Kalvs Krūmiņš. Atspēlē Berķim, Berķis ar spēku un ar enerģiju laužās uz priekšu. Labs solo gājiens, bet bumbu grozā nekrīt un Rozīts pārkāp noteikums pretā Kristapu Dārgo. 44 sekundes vēl ko spēlēt pirmajā puslaikā. Rozītim 7 punkti un šī viņam tikai pirmā piezīme. Bet Aleksejevs, kurš šobrīd nav laukumā, nopelnījis 13 punktus, gūs 13 precīzāk punktus. Un varoniem labākais ir Rīts, viņam 15 punkti, Ausējam 11, Kalistem 9 visi gūt no tālmetiena līnijas šim kanādiešu leģionāram. Dārgais ir precīzi 57-47 rezultāts. 40 sekundes līdz puslaika beigām. Krīs iespēlē Krūmiņam, Krūmiņš pats notur bumbu, pats izšķirās par tālmetienu. Nav precīzi izkrīt bumbu no izveļās, precīzāk nekrīt iekšā groza stīpā. 24 sekundes vēl uzbrukt. Arī Kallis šoreiz nav precīzs. 3 tālmetieni viņam pēc kārtas īsā laikā, bet tagad pēdējie tālmetieni nav precīzi. – 14 sekundes uzbrukumā baroniem. Kārtējies precīzais metiens Rītam un jau 59-47, 59 punkti gūti pirmajā puslaikā. Daudz skarbu vārdi būs ko teikt Varim Krūmiņam par savas komandas darbību aizsardzībā. Jāsaka, arī baroni nav bijuši ideāli aizsardzībā, ielaisti 50 punkti, bet Mārtiņš Berķis ar precīzi tālmetienu noslēdz pirmo puslaiku 59-50 pēc pirmajām 20 spēles minūtēm. Tagad 15 minūšu pārtraukums, bet palieciet dāmas un kungi kopā ar mums, jo pēc 15 minūtēm turpināsies šis aizraujošais duels un, jāsaka, ļoti rezultatīvais duels, 109 punkti gūti pirmajā puslaikā. Alus ir mūsu sirdslieta jau 150 gadu. Atzīmēsim to no sirds. Sakrāja Alders 1865 korķīšus vai skārdeņu atvērējus un apmaini pret vienu no jubilejas krekliem jebkurā Statoil pilna servisa degvielas uzpildes stacijā. Svinam no sirds. Alders. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska.
Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. On palju linnu väikses Eestis ning nende seas ka Valga linn. Ta on ju siiski teisest Eestist, siin puudub kahe rahva vinn. Simtiem gadu ilga cīņa pret tumšajiem spēkiem. Vins Dīzels piedzīvojumu filmā Pēdējais raganu mednieks. Kino no 30. oktobra. Dzīvo mūžīgi, medī mūžīgi. James Bonds atgriežas. Kāda lielākais kino notikums. Spektrs. Kino no 6. novembra.
Nu, ko esam atpakaļ Daugavas sporta namā uz Alders Latvijas basketbola līgas spēles starp Barons LZ un Valka Valga komandām. Ir ļoti rezultatīvs basketbols, ļoti komandas daudz vairāk domājuši pusbrukumu, arī metienu precizitāti itin sekmīgi. Nedaudz vēlāk ieskatīsimies, kā tad komandām ir gājis uzbrukumā, bet 59 pret 50 Baroni šobrīd ir vadībā. Ļoti svārstīgs šis pārsvars. Te vienai komandai izrāja viens, arī Valks komanda pierauja atkal nedaudz klāt. Bet, jāsaka, kopumā ļoti laba precizitāte Baroniem, īpaši Baroniem no tālās metienu līnijas. Valcēnieši vairāk tomēr izspēlē uz groza apakšā. Jurijam Aleksejumam daudz bumba tika iespēlēt laukumā, kad viņš bija. Un Aleksejumam 13 punkti, tāpat Valmo Krīsi gūs 10 punktus, Mārtiņš Bērķis 9 punktus, 7 punkti Jākapam Rozītim, 6 Kalvim Krūmiņam. Bet Barons komandā 11 punkti gan Artūram Ausējam, gan arī Jasonam Kallistam, bet 17 punktus gūs Malkolms Rīts. Viņš arī komandas rezultatīvākais spēlētājs un rezultatīvākais spēlētājs vispār šīs dienas spēlē. 17 punkti pirmajā puslaikā, ļoti iespaidīgs rādītājs. Redzēsim, kā tas būs tālāk, kāds būs otrajā puslaikā. Baroniem 8 realizēti tālmetieni, 53%, 8 no 15. Savukārt Valkas komandai. Valkas komandai nedaudz daudz jau, jāsaka, gan sliktāk šī precizitāte tikai nosacīt 4 no 14, jeb 29%. No pustālās metienu līnijas arī komandas itin sekmīgi uzbrukušas. Baroniem 56% precizitāte, Valkas komandai 57%. Bet otrais puslaiks uzņēmis jau apgriezienus. Pirmais precīzais metiens. Precīziem metieniem abām komandām 61, 52. Rezultāts labi rozīts. Nospēlē aizsardzībā. Rolandam neprecīzs metiens, bet groza apakšā, kā lauva nocīnās Freimans. Roberts Freimans tiešām kā lauva nocīnījās. Izcīnīja bumbu un ar gaļu gūš šos te punktus. Tikmēr otrā galā pacietīgais un pragmātiskais Jurijs Aleksejevs šoreiz gan neveiksmīgi uzbruk grozam. Jurijs ļoti pacietīgi nospēlēja, spēja arī, protams, realizēt tālmetienus, bet viņa galvenais trumps ir spēle groza tūmā. Bieži vien ar muguru pret grozu, un tad šis te grieziens. Neprecīzs metiens Baroniem, bet Kalnbergs tad izsīt bumbu Valkas komandai. Steidz uzbrukumā, tomēr piespēle īsti savu mērķi nesasniedz, tomēr valcēnieši saglabā bumbu spēlē. Un Jurijs Aleksejevs pēc izpildītā metiena sarāvis kājas muskuli. Augšstilbu muskulis Jurijam Aleksejevam nedaudz izskatās ir cietis, bet būs kārtībā. Jurijs kārtīgs vīrs. Un domājams, ka šīs sāpes viņam nelieks turpināt spēli. Dāvis Zoner bumbu iespēlē viņš Freimanim. Rolands tālāk un paliks vēl bumba 8 sekundes Baroniem. Freimans 3 punktus guva pirmajā puslaikā nospēlētajās 12 minūtēs un 34 sekundēs. Kallistam šobrīd bumba. Labi iespēle, ļoti labi iespēlēja viņš iekšā. Rolanda, bet tur noteikuma pārkāpums. Šķietam bezcerīgā situācijā tomēr izdodas pārkāpt noteikums valcēniešiem un uz sodmetienu līnijas nostādīts Dereks Rolands, viņam 3 punkti. No sodmetienu līnijas izpildīs vienu metienu un to arī realizēs, kā šobrīd 2-2. Un 64 pret 52 uz rezultātu tablo. Tur cīņa Aleksejevs ļoti ar augu. Nocīnās uzlika uz viņu, kā teikt, roku Rīts, un Aleksejevs ļoti agresīvi arī nosit šo roku nost.
Saka Nelien, pirms savu laika. Tā nav tava vieta. Bet Baroniem izdodas atņemt bumbu. Ātrais uzbrukums, nav precīzs. Kalis metiens Freimans atkal tur cīnās, bet saskat noteikumu pārkāpumu. Kristapa Kandberga darbībās galvenais tiesnesis. Ja par tiesnešiem runājam, tad tiesneši šodien Oskars Lūcis, Andris Ankrogers un Kristaps Barks, bet spēles komisārs Edijs Eglītis. Protams, arī no soģiem daudz soģiem arī ļoti nozīmīgi loma, jebkurā spēlē, jebkurā līmenī. Un jāsaka gan ļitiņi pieredzējuši šīs dienas tiesneši, gan Oskars Lūcis, gan Andris Ankrogers, bet precīzs metiens, precīzs tālmetiens Baroniem un turpina viņi palielināt savu pārsvaru. Rezultīvitāti tiešām ļoti uzteicami, 68 gūti punkti. Paliks bumba, paliek bumba. Tomēr nepaliek. Tiesneša lēmumi šajā uz mirkli atšķīrās, bet galvenais tiesnesis rāda, kad bumba pienākās Barons komandai. Zone nosargā tomēr bumbu. Vēl 11 sekundes uzbrukumā pazaudē beigās gan Barona bumbu. Ir Rozīts steidz ātrajā uzbrukumā 2 punkti. Ar sodu nav, jo metiens ir neprecīzs. Bet 2 sodu metieni Jēkabam Rozītim. Kaldistam šī ir 3. piezīme, bet Rozīts pirmajā puslaikā no sodu metienu līnijas realizējas 3 no 4. Mētieniem precīzi bijušā Barona. Barons komandas spēlētāji pirmais soda metiens šajā sērijā. Un arī otrajā puslaikā. Otrais gan lido grozam garām, bet tur tāds atgrūdiens. Nokrīt diezgan varbūt nedaudz teatriāli. Arī līdzekļs to norāda ar pozitīvu humoru. Bet bumba paliek tātad Barons komandas rīcībā. Viņi veido savu uzbrukumu. Steidz līdz galam un turpina Rīts spēlēt rezultatīvi. 70 punkti jau Barons komandas kontā. Ļoti labi precizitāti no spēles un arī jāsaka, jāpakritizē varbūt nedaudz Valgas komanda par ļoti brīvi arī ļauj, jāsaka, spēlēt Baroniem. Šeit laukuma otrā galā gan noteikuma pārkāpums. Gan nesportisko, gan arī tehnisko pārkāpumu izpilnījies. Komandas rezultīvākais spēlētājs šajā spēlē Malkoms Rīts. Tā kā būs iespēja uz sodametienu līnijas Valkas komandai deldēt sodametienu. Tātad rezultāts starpība šobrīd 70 pret 53, jau 54. Kalvs Krūmiņš uz sodametienu līnijas. 2 no 7 viņš bija realizējis pirmajā puslaikā. Pagaidām šeit nedaudz veiksmīgāk, uzlabos viņš savu procentu, tieši tā. Kristāls sāk dodās savu laukumā, nomaina viņš Krūmiņu. Rīts tiešām nesmuki nospēlēja iepriekšējā epizodē. Lai ir uzbrukumā viņam viss iet no rokas, tomēr šī darbība nebija īsti pamatot no komandas interesēm, jo viņam iet šī spēle no rokas, tad tomēr vajadzēja pievaldīties šādā situācijā. Viens ir nesportiskais pārkāpums, kam sekoja vēl disciplinārais, jeb tehniskais pārkāpums. Viņam 19 punktu, 7 atlākšās bumbas, jebkurā gadījumā spēle jāvērtē pozitīvi. Un arī pārsvars diezgan labs šobrīd Baroniem. Mētiens Valkas komandai nav precīzs. Un Dāvis Zone veido savus komandas uzbrukumu.
treneris Galvanovs, kas viņam uzticās šīm spēlētājiem. Šeit gan Baroni nesaprotās. Kallis neuztver īsti Roberta mēģina piespēli. Bet runājot par Dāvis Zoni, viņš jau 11 minūtes nospēlēja pirmajā puslaikā. Un to laikā izcēlās ar 2 gūtiem punktiem. Realizējot pustālo metienu. Sāga šobrīd ar bumbu tieši pret Zoni. Šveimans labi nocīnājās aizsardzībā, tomēr Valkas komandai izdodās ar Rozītim, ar komandas biedriem atgūt šo bumbu. Metiens gan ar Rozītim nav precīzi, bet noteikumi pārkāpums. Mēģins šķiet arī pārkāpa noteikumus, bet Artūrs Sausais dosies laukumā. Nomaina viņš Rolandu. Artūra Mausajam ļoti labi iesaistīšanās bija spēlē pirmajā puslaikā. Realizēt 3 tālmetieni, arī pustālais metiens. Un Rozīts uz sodmetienu līnijas. Otrais metiens ir precīzs. 1 no 2. Un sadeldē viņš starpību līdz 13 punktiem. Vien brīdi jau bija mīnus 17 Valkas komandai. Šobrīd mīnus 13. Jāspēlē 5 minūtes un 30 sekundes vēl trešajā ceturtdaļā. Alsejs iespēlē tālāk iekšā mēģinim. Viņš pret Berķi. Berķis nedaudz īsāks un to arī izmanto. Mēģins iepriekš šis spēlētājs spēlēs gan Jūrmāls komandā, gan arī biznesa augstskolā Turība. Tieši tur arī viņš ienāca Latvijas basketbola līgā. Tā šeit varbūt arī pirms tam jāsaka gan arī ASK Rīga juniors komandā uzspēlē šķiet kādu laiku šīs 44. numurs Barons LZ komandas sastāvā. Skatīsimies, kāds būs Barona uzbrukums šajā situācijā. Iespēle Freimnim, tālāk atkal Ausējs. Izšķirās par tālmetienu Arturs, šoreiz nav precīzs. Tur atkal Rozīts centās pēdējā brīdī uzlikt roku. Jāsaka, atkal nedaudz tomēr par vēlu. Metiens jau izgāja salīdzinoši brīvs. Kalnbergs tiek atbruņots. Kalliste pats izšķirās par tālmetienu. Džeksons Kallis, tas nav precīzi, tur cīņa par bumbu. Un tā būs Valkas komandai. Kristaps Dārgais atgriežās laukumā, ierobežots spēles laiks. Viņam šodien nav, kā teikt, pārāk daudz spēlēs, 8 minūtes. Viņš pirmajā puslaikā nospēlē, to laikā izcēlās ar 4 punktiem, realizējis arī 1 sodu metienu. Kalnbergs laužās. Neprecīzs metiens, daudz Kristaps ir ar bumbu. Pagājušajā sezonā Vēncpils komandā īsti pēc spēles laika. Pie vērā ņemama spēles laika īpaši atbildīgās spēlēs viņš netika. Varbūt tika uzspēlēt vairāk pret nomināliem pastrīšiem Latvijas basketbola līgā, bet Eirokausos pie spēles laika īpaši daudz netika. Šīs basketbolis Rozīts ar ātrumot riec bumbu grozā no augšas. Un nekur jau tālu, tomēr jāsaka, lai arī liekas, ka šis pārsvars svārstās, bet nekur jau tālu, ņemot vairāk spēles gaitu, mēs nevaram nevienā brīdī teikt, ka Barona pārsvars būtu īpaši komfortabls, jo pāris metieni, pāris labas epizodes un valcēnieši turpat jau līdzās ir. Dārgais izspēlē pa perimetrā un Sejs atkal brīvs šo un pēdējie metieni Artūram nav precīzi. Kristaps Dārgais. Viņš zināms kā viens no labākajiem bumbas triecējiem no augšas, grozā no augšas. Šoreiz itin pieklājīgi ietriec bumbu grozā un palielina savus komandas pārsvaru līdz 15 punktiem. Izspēle perimetru, Berķis laužās uz groza apakšu un Mārtiņš Berķis ir precīzs. Ja, Valgas komanda šogad nespēlē Baltijas basketbola līgā, izvēlējās tātad spēlēt 2 sapļus Latvijas līgā un pilnu sezonu Igaunijā.
tieši progress Igaunijas basketbola līgā gūts tieši pēdējo gadu, pagājušajā sezonā līdz ar Varu Krūmiņu pievienošanos komandai. Arī iepriekš jāsaka, Vārdis ir strādājis šajā Igaunijas pierobežas pilsētā. Pirms atkal atgriezās Valmierā un tad atkal pēc Valmieras līdz ar pēc sezonas, kad komanda pārņēma Gāds Smelders sezonas beigās šķīrās Krūmiņu un Valmieras ceļi. Bet šo sezonu valmierieši ļoti labi iesākuši, tikai viens zaudējums pret Vēnspils komandu, pārējās tikai vienīgi uzvars arī šīs kārtas spēlē pārspēt vakardien Jēkabpils komandu. Beigās jau itin pārliecinoši pēc, varbūt diezgan saraustīta un neveiksmīga salīdzinoši sākuma, kļūdām bagāti precīzāk sākuma. 11 komandu konkurencē, tātad Vēnspilnieki ir līderi, viņiem 9 uzvars, 1 zaudējums, Valmiera Ordu 8 uzvars, 1 zaudējums trešie. Ir arī 2 sapras aizdošā VF Rīga komanda, 3 uzvars, 1 zaudējums, tātad Liepāja trio, bet kas šodien sakāva Liepājnieku Latvijas universitāti. 5. Ogrēnieši arī jāsaka, itin labi spēlē, itin cieniem 3 uzvars un 5 zaudējumi, labi iesākuši turnīru kopumā Ogres komanda, Edgar Teter vadītie vīri. Jelgavas komandai arī 3 uzvars, 5 zaudējumi, Jelgavnieku vakardien ciet pamatīgi sakāva pret Vēnspils komandu Baroni. Tad ir 8. 7. vietā Jēkabpils, 9. Valga, 10. vietā varbūt, pēc pagājušās gadas pozitīvajiem, kā teiktu, vēsmām pieredinājusi Jūrmala Fēniks komanda. 10. priekšpēdējā vietā, 2 uzvars, 5 zaudējumi, bet, jāsaka, turpat jau arī 5. vieta nekur tālu nav. Un turnīra tabula ar bilanci 0-8 noslēdz Latvijas universitātes komanda, kuriem vēl ceļš līdz pirmajai uzvarai ir jāiet. Šeit labi cīņa par bumbu, Aleksejevs izmanto savu ražanumu. Atspēlēja tālāk Krūmiņam un Kalvs Krūmiņš, trenera Vārda Krūmiņa dēls ir precīzi no tālantiem līnijas. Un jau atkal rezultāts starpība samazināta līdz vairs tikai 8 punktiem, 76-68. Krūmiņam tehniskā piezīme piešķirta, 3. piezīme tā kopumā, bet laukumā pirmo reizi šīs dienas spēlē 9. numurs Barons LZ komandā Rolands Nārtis, pagājušajā sezonā Saldus komandas viens no līderiem, devies laukumā. Tehniskā piezīme tātad Krūmiņam un Klips Kolimons uz soda metienu līnijas, nerealizē viņš pirmo metienu. Bet bumba, protams, paliek Barons komandas rīcībā, 20 pilns uzbrukuma laiks viņiem. Kolimons. Tāpat nedaudz klusāks, kā citās spēlēs ierasts. Klips Kolimons, bet kopīgiem spēkiem Baroniem izdodas saglābt bumbu uzbrukumā. Ausējs aizšķirās par pustālo metienu, tas nav precīzi pēdējie 4 metieni Artūram Ausējiem nav bijuši precīzi. Un jāsteidz, nekas cits neatliekās teikt viena aizsardzībā. Nedaudz pieklusis ir Barona uzbrukums, Valkas komanda tikmēr vairāk vai mazāk sistemātiski gūs šos punktus. Nav varbūt tādu uzplaiksnījumu tik daudz kā Baroniem šajā spēlē. Un kā jau es minēju iepriekš, nekas šajā cīņā vēl nav izšķirts. 41 sekundi līdz 3. ceturtdaļas beigām. Piezīme no Baroniem, 4 komandu piezīmes arī Valga komandai, tā kā arī viņiem. Pēc katra nākamā pārkāpumā pretniekiem būs jāizpilda soda metiena. Artūrs Ausējs beidzot izmanto savu iespēju. Un panāk +10. Sāgi iespēlē Bērķim. Bērķis pret augumā īsāko Ausēju, protams, tiek garām. Un 2 punkti ar sodu. 2 punkti ar sodu, dāmas un kungi. Mārtiņš Bērķis turpina deldēt Baronu pārsvaru. Šobrīd 8 punktu vadība ir Baroniem. Bet konkrēti Bērķim 11, jau 13 punkti, iespēja gūt 14 punktu. Pieklusis ir Baronu uzbrukums pēdējās minūtēs, pēc ļoti vētraina pirmā puslaika un arī pēc 3. ceturtdaļas sākuma. Pēdējās minūtes nav vairs tik rezultīvs, pēdējās 10 sekundes 3. ceturtdaļā. Kolimons nav precīzi, Dārgais pacīnās par bumbu.
Un arī pret viņu tikai noteikumu pārkāpumu izdodas valcēniešiem apturēt. Lieliski Kristofs Dārgais izpildīja šo lecienu. 2 sekundes paliks Valkas komandai līdz 3. ceturdaļas beigām. Kristofs pirmajā metienā nav precīzi. Atgādien, viņš ir komandas kapteinis. Pirmā sezona tā viņam Barons LZ komandā, pirms tam 2 sezonas Valmierā. Bet Latvijas līgā, viņš tātad Latvijas basketbola līgā debitēja Latvijas universitātes sastāvā. Precīzs ir Dārgais. Tāls metiens Kānbergam neizdodas noķert šo piespēli. Un arī pēdējais Barona metiens nesekmīgs 79-71 pēc 3 ceturdaļām. Nekas šajā spēlē vēl nav izšķirts, tāpēc palieciet kopā ar mums. Alus ir mūsu sirdslieta jau 150 gadu. Atzīmēsim to no sirds. Sakrāja Alders 1865 korķīšus vai skārdeņu atvērējus un apmaini pret vienu no jubilejas krekliem jebkurā Statoil pilna servisa degvielas uzpildes stacijā. Svinam no sirds Alders. Nu, ko esam atpakaļ Daugavas sporta namā 79-71 pēc 3 ceturdaļām rezultāts Latvijas basketbola līgas spēlēs starp Barons LZ un Valka komandām. Un jāsaka, ja 3. ceturdaļas sākumā Baroni palielināja savu pārsvaru līdz pat 17 punktiem. Turpināja būt precīzi gan no tālās, gan no pustālās metiena līnijas. Tad pēdējās minūtes valkcēniešiem ar stabilu spēli, ar stabilu sniegumu uzbrukumā un arī nedaudz sakārtotākā aizsardzība ir izdevies pietuvoties šobrīd līdz 8 punktu deficītam. Aleksējevs pret Rītu. Un Jurijs ir precīzi. Gulbens basketbola skolas audzēknis pirmās sezonas Latvijas līgās spērs tieši Gulbens Buku komandas sastāvā. Samazina rezultātu starpību jau vairs tikai līdz 6 punktiem. Tiesa Alsējs realizēs jau 4. šeit tālmetienu šajā spēlē un atkal ļauj uzvelpot Baroniem. Aleksējevs brīvs bija palicis, bet nesekmīgs Jurijs savā mētienā. Tur vēl pacīnījās valcēnieši, bet Baronim izdodas ievadīt savu uzbrukumu. Kolimons šobrīd ar bumbu, uzliek bloku viņam Rīts. Dārgais pret 4, tieši tā pret 4 valcēniešiem palīdzis un Kristofs ir precīzi savā metiena saržģītā situācijā. Viņš bija nonācis, bet zaudēt īsti nebija, ko bija jāmet un precīzs metiens Kristofam Dārgajam. Aveski pret viņu Alsējs ļoti neprecīzs metiens un spēlētāju maiņas būs Valkas komandai. Elmo Krīs atgriežās laukumā pieredzējušais basketbolists un tāpat arī Jākaps Rozītis. Nomainīts Bērķis, tāpat arī laukuma malā Edgars Krūmiņš. Un arī Kristos Sāgi dodās atpūsties uz rezervistu soliņu. 8 minūtes 30 sekundes vēl ko spēlēt šīs spēles pamatlaikā. Kolimons daudz driblē, arī Aleksēju viņš izņēma tā teikt ārā. Labi, kā valcēnieši spēlē aizsardzībā, neļauj izvērsties grozā apakšā Baroniem un kopīgām pūlēm pēc Aleksēju, kad pacīnīšanās izdodās un valcēniešiem pārņemt bumbu un jau vadīt savu uzbrukumu. Kānbergs brīvs no tālmetiena līnijas
Ļoti svarīgs būtu bijis, šis metiens būtu ļoti labi būtu, ja šis metiens būtu bijis precīzi no Valkas komandas pozīcijā, ņemot vērā rezultātu starpību, kas šobrīd ir 11 punkti. Bija līdz 6 punktiem izdevies pietuvoties, tagad jau atkal mīnus 11. Valkas komandai. Kanbergs iespēlē iekšā tālāk jau tur Aleksejevs un labs uzbrukums. Ļoti labi piespēle arī izdarīja Valmo Krīsa. 9 punkti šobrīd šķir abas komandas. Kolimons pats izšķirās par tālu metienu, pustālo metienu. Atkal Dārgais ar savām atlētiskajām īpašībām lauzās uz priekšu un Kristapam Kanbergam šķiet fiksēts noteikumu. Izpildu noteikumu pārkāpumu Kalvs Krūmiņš. Tomēr Kalvs Krūmiņš tā saņēma savu piezīmi un tā viņam ir 5. piezīme. Līdz Kolimons šobrīd ar bumbu. Diriģē viņš savs komandas uzbrukumu. Ļoti laba spēle, kā jau es minēju iepriekš, viņš aizvadīja pret Raplas komandu Baltijas līgas mačā. Puslaikā jau samet 18 punktus, arī bija labi precizitāti. Gan no tālās, gan no pustālās metienu līnijas, arī labi caurgājieni, bet Valmo Krīsa ir precīzs. Un Valmo aizvada savu labāko spēli Latvijas basketbola līgā jau pavisam noteikti. Vismaz pēc rezultatīvitātes. Rītam tur Rīts palicis pret. Un arī tehniskais brāķis viņam proti nostaigāts. Un Mārtiņš Beļķis nedaudz atpūties, nomaina viņš Juriju Aleksējevu. Treneris Vārds Krūmiņš dos attelpu vienam no saviem pamatspēkiem, pamatlīderiem. Ļoti neapmierināts laukumā, lai Ragars Galvanovskis komandai. Lai arī uzbrukums bija ļoti labs, vismaz pirmajā puslaikā jau tik gūti 58 punkti. Tomēr turpinājums. Varbūt nav tāds, kā bija cerējis komanda. Ar to arī bija jārēķinās, jo tik precīzi uzbruk no tālās metienu līnijas, kā to veids Baroni, bija ļoti grūti. Un tā arī brīnum arī nenotiek. Krīsa, tālmetiens precīzi. Valkas komanda šeit arī. Valkas komandas līdzitēji arī sabraukuši. Varbūt nedaudz, bet šeit ir latvieši sabraukuši. Un vairs tikai 4 punktu pārsvars Baroniem. Valcēnieši dzenās visu laiku pakaļ, bet jau izskatās ir pavisam tuvu Baroniem. Artūrs Sausējs iespēlē tālāk Rītam pret viņu Bērķis. Rīts ļoti saržģītā pozīcijā nonācis. Nav viņš vairs tik rezultatīvs otrajā puslaikā, kāds bija pirmajās 20 spēles minūtēs. Atkal Valmo Krīsa atspēlē Bērķim. Arī Sāgi laukumā, šobrīd viņš arī ar bumbu. Pirmais numurs pazaudēja Krīsā Sāgi bumbu. Artūrs Sausējs dodās uz groza apakšu un Artūrs Sausējs. Ja viens no Barons komandas līderiem šajā spēlē ir uzņēmies iniciatīvu, vismaz šajā epizodē guva. Divus punktus, un Jurijs Aleksejevs uzreiz atgriežās laukumā. Roberts Freimans atgriežās laukumā Baroniem. Bet Kristos Sāgi šobrīd ar bumbu pret Klifu Kolimonu. Kolimons jau viņu sagaidīja vēl jau laukuma otrā pusē. Valcēnieši arī pēdējā laikā itin daudz mēģina paļaujās uz tālmetienu līnijas. Varbūt neraksturīgi pirmajam puslaikam, nebija tik daudz izpildīti metieni. Trīspadsmit metiens, atvainojos, 14 metienas bija izpildījuši pirmajā puslaikā. 14 tālmetiens bija izpildījuši Valkas komanda no tālmetienu līnijas un realizējuši 4 no tiem. Kolimons šobrīd ar bumbu 5 minūtes vēl ko spēlēt pamatlaikā. Metiens ir pa īsu. Rozīts. Valmo Krīsa arī iesaistās šeit cīņā. Beigās bumba nonāk pie Bērķa. Dusmīgs, protams, ir. Lūk, kā nogaidīja Bērķis. Nedaudz. Un viss beidzās ar
pārkāpumu Freimanim. Treneris ļoti neapmierināts. Un tiesnesis ar Mārtiņu Berti arī pārunās šo pēdējo epizodi, kad Mārtiņš tiešām ilgu laiku nekustējās, bet trauma tam nebija par iemeslu. Un tāpēc arī pārunā šo epizodi ar spēles tiesnesi. Jākaps Rozīts, jebkurā gadījumā uz sodamtienu līnijas un nesportiskais pārkāpums. Rozīts precīzi pirmajā soda metienā. Sagaida viņu arī bijušās komandas, ja Barons komandas fani. Nedaudz uzsvilpi, 4 punkti tikai šķirāmas komandas šobrīd. Bumba arī paliks Valkas rīcībā. Berts ievada to spēlē. Kristos Sāgi šobrīd saspēles vadītāja pozīcijā bija nonācis. Tagad atkal tā ir viņa pozīcija. Tagad atkal Berķis metiens precīzs. Vairs tikai 1 punkta pārsvars Barons LC komandai un mūs gaida aizraujošas pēdējās 4 minūtes un 35 sekundes spēles pamatlaikā. Alus ir mūsu sirdslieta jau 150 gadu. Atzīmēsim to no sirds. Sakrāja Alderis 1865 korķīšus vai skārdeņu atvērējus un apmaini pret vienu no jubilejas krekliem jebkurā Statoil pilna servisa degvielas uzpildes stacijā. Svinam no sirds Alderis. Tūlīt atsāksies spēle 86-85. Intriga ir atjaunojusies un sagaidām pēdējās 4 minūtes un 35 sekundēs. Baroniem tikai 1 punktu pārsvars. Vēl 3. ceturdaļas sākumā bija 17 punktu pārsvars. Rītam arī spēle iestrēgus, tāpat kā lielai daļai pārējo komandas biedru. Nav arī, kas uzņemās īsti iniciatīvu. Ik pa brīdim varbūt Artūrs Sausējs izšķīrās par metieniem, daudz no tiem bija neprecīzi, daži arī precīzi. Rīts izšķīrās par metienu, nav precīzi līdz ar uzbrukumu laika beigām. Un jāsteidza visiem Baroniem aizsardzībā. Valmo Krīs ar savu pieredzi, ar saviem metieniem bija viens no panākuma atslēgām, kāpēc Valkas komandai izdevās pietuvoties. Un vadības maiņa pirmo reizi jau kopš ļoti ilga pārtraukuma, šķiet kopš pirmās ceturdaļas Valka ir vadībā. Un intriga saglabāsies līdz pat spēles beigām. Es domāju, pavisam droši noteikumi pārkāpums. Kristos Sāgis reiz arī paceļ roku. Tas arī tā viņam tikai pirmā piezīme. Ļoti neapmierināts Galvanovskis laukuma malā par Roberta Freimaņa darbībām. Droši vien par šo nesportisko pārkāpumu. Netika galā, tur Bertis arī diezgan aktieru meistrību nedaudz pietēloja, tā kā izlikās, kad ir gūs varbūt kādu savainojumu, bet pēc sekundes izpildīja, atkal turpināja cīnīties. Bet atkal Baroniem izdodas pārņemt to vadību punkts punktā. Visticamāk, ka varētu ritēt šīs pēdējās jau 3 minūtes un 10 sekundēs. Berķis tālmetiens nav precīzi, bumba aizlido tālu, toties to izcīna Jurijs Aleksējevs. Likās jau, kad būs aiz vairogu. Bet tomēr laukumā bumba nokrita, Aleksējevs to izcīnīja. Un Jurijs precīzi atkal pārņemot vadību. 89-88 būs ļoti rezultīva spēle izvērtsies, jebkurā gadījumā, lai arī kā tā noslēgsies. Rīts neizšķirās par metienu atspēli. Kolimonam brīvs tālmetiens. Turpret Valmo Krīs, Rīts nospēlē, noteikti pārkāpumu gan nesaskata. Izdodās Sāgiem noņemt bumbu un būs viegli 2 punkti un pirmo reizi. Kopš pirmās ceturdaļas 3 punktu pārsvars Valkas komandai.
Un arī pārsniegts 90 gūto punktu robežu. Kristaps Dārgais. Atspēlē Kolimonam. Kolimons pret Bērķi ar ātrumi centīsies tik garām, nekur tālu netiek Alsējums. Sarežģīts metiens. Nav precīzi, bumbīs cīna Mārtiņš Bērķis. Kristos Sāgi dodās uzbrukumā. Skatājs, protams, nedaudz pacietīgāk. Tagad jau spēlē uz Valkas komandu. Pakaļdzīšanās ir noslēgsies. Tagad jāturpina spēlēt pragmatiski. Un jāizmanto savas iespējas, tā kā to izdarīja Jurijs Aleksejevs. Jau 5 punktu pārsvars un treneris Agris Galvanovskis uzreiz sasauca minūtes pārtraukumu. Jāapspriežās uz pēdējām 1 minūtu un 43 sekundēm. Ļoti pozitīvs noskaņojums uz Valkas soliņa, bet nedaudz uzmanības Barons brīnišķīgajām karsai meitenēm. Ar gaismu un mērķtiecību, ar ritmu un kustību, ar darbu un atbildību, ar spēku un iedvesmu. Latvijas dzelzceļš. Baroniem tā ir gājis. Kad uzbrukumā metieni bijuši precīzi, tad, protams, arī rezultāts starpība un rezultātu pārsvars bija itin pieklājīgs. Kā jau es minēju, tie bija 17 punkti trešās ceturdaļas pirmajā pusē. Bet tagad jau -5. Kristaps Dārgais pret Rozīt atspēlē tālāk zona Kolimonam un noteikuma pārkāpums Kristo Sāgiem. Tā viņam varētu būt šeit trešā. Otrā piezīme, minūte un 30 sekundes, ko spēlēt. 90 pēdējās pamatlaika sekundes ir sākušās. Jāgūst punkti. Alsējs to arī cenšas gūt, bet Jurijs Aleksejevs nobloķē. Bumba paliks Baroniem 9 sekundes uzbrukumā. Kolimons atspēlē Rītam negāja spēli līdz šīm, un tagad svarīgi metieni viņš realizē. Šeit arī parādās īstie komandas līderi, kas spēja pavilkt sarežģītos brīžos, kad ir komandai jāatgūst vadība. Un Rīts vismaz šo metienu realizē. Bērķis atspēlē Sāgi. Rozīts jau arī tur gatavs cīnīties par atlikušo bumbu, metiens savu precīzi, bet Juriju Aleksēju jau nobloķē Rīts. Skaista epizode, dāmas un kungi. Pēdējās divas darbības Rītam ļoti veiksmīgas. Bet tā bumba šķiet būs Barons LZ komandas rīcībā. Ļoti neapmierināts ar tiesnesi runā Kristos Sāgi. Arī Valmo Krīse ļoti neapmierināts, pamatot neapmierināts. Šeit būs arī tiesneša apspriedi. Līdz arī bļauj par to, kad ir beidzies uzbrukuma laiks. Un Kolimons bļauj ceturto sadarbību šeit. Arī tiesneša apspriežās ar galdiņu. Tas jautājums ir par laiku, cik bija jāspēlē uzbrukumā. Un bumba pienāksies Barons LZ komandai. Ļoti emocionāli ir Barona līdzdēļ šajā spēlē. Daudz gan viņu šobrīd tāda aktīvie līdzutēji nav, vairāk ir vienkārši basketbola baudītāji, bet tā 3 aktīvāki vīri šeit arī nosaka toni visā Daugavas sporta namā. 45 sekundes, sarežģīts, svarīgs metiens nav precīzi Kolimonam. 3 punktu deficīts Baroniem, 37 sekundes līdz spēles, līdz pamatlaika beigām. Valmo Krīsa pret viņu Dāvis Zone. Krīsa iespēlē tālāk Bērķim, Bērķis Aleksējuvam. Valmo saskat noteikumu pārkāpumu.
Zonēm fiksēts noteikuma pārkāpums, otrā piezīme tā. Baroniem 3 komandu piezīmes. Un minūtes pārtraukums. Vārds Krūmiņš atsauc savējos apspriesties uz minūtes pārtraukumu. 93-90 vajadzētu Valks komandu no Valks pozīcijām skatoties, vajadzētu nosargāt šo pārsvaru. Baroniem jādomā, kā viena metiena atšķirība vien ir. Viena metiena, tālmetiena tiesas attālumā ir Valks komanda. Un treneris Sakars Galvanols, kas arī laukuma malā noteikti zīmēs schēmas, kā tad ir jāspēlē pēdējās 24,3 sekundēs. 14 sekundes paliks uzbrukumā. Ja Valks komanda izcīnīs uzvaru šajā spēlē, tad neapšaubām viņi arī pacelsies turnīru tabulā augstāk uz 5. vietu. Varētu pacelties Valks komanda, ņemot vērā to, kad skatās pamats ir procentuālais, ņemot vērā to, ka komandas aizved dažādu spēļu skaits tieši Valka un VF Rīga komandas, tad ar 50% valcēnieši paceltos uz 5. vietu un iekārtotos tieši aiz Liepāja Triobet vienības. Skatāmies pēdējie uzbrukumi noteikuma pārkāpums. Domāju, ka šīs pēdējās 21 sekundi paies ļoti ilgi. Zonēm 3. piezīme, vēl joprojām nav piezīme norma. Šiem baroniem ir tikai 3. Vajadzētu būt 4. Tieši tā 4. komanda piezīme. Berts. Kolimons izdara pārkāpumu, šis jau kā taktiskais pārkāpums, nosūta Mārtiņa Berķis soda metienu līnijas, 5 komandu piezīmes Barons LZ komandai. Un tagad Mārtiņam jārealizē, jācenš realizēt vismaz viens, lai nevarētu ar vienu tālmetienu panākt izlīdzinājumu Baroni, skatoties no Valks pozīcijām. Baroniem, protams, un līdzdējiem šeit, tas ir Baroni līdzdēji, jācer, kad metieni nebūs precīzi. Pirmais gan lido grozā. Un 90-94 skatoties no mājnieku pozīcijām. 19 sekundes paliks Baroniem uzbrukumā. Arī otrais metiens ir precīzi, neapšaubām Barons steigsies uz priekšu. Un treneris Galvanols, kas arī pieprasa minūtes pārtraukuma. Apstāstīs par to, kā jāspēlē, bet kā jāizved pēdējās sekundes tieši kā uzbrukumā labāk nospēlēt. Un ir iespēja vēl apspriesties. Salvs Mētra šodien nav nācis laukumā, viņš palīdzis rezervē. Tāpat arī Andrs Epners nav spēlējis. Un arī Rolands Nārcis gan uznāca uz īsu laiku, bet arī ļoti epizodisku lomu nospēlēja. Ļoti tiešām uz īsu laiku viņš bija laukumā. Vislielākais spēles laiks tieši Barons LZ komandā. Bija tātad Artūram Alsēm, viņam 27 minūtes un arī Rītam 28 minūtes pavadītas laukumā. Dāvis Zona arī ilgu laiku bijis laukumā, 23 minūtes un 19 sekundes. Ļoti uzticās šīm spēlētājiem, varbūt pat pārāk daudz un liels šīs minūtes ir dots viņam avansā. Vai viņš šo avansu izmantos, to, protams, radīs laiks, bet pagaidām ļoti vēl nestabils, jāsaka, sniegums. Viens no viņa varbūt plusiem ir salīdzinoši censies spēlēt aizsardzībā, izsist pretinieku līderus, bet ar šo lomu arī viņam vēl līdz galam tā īsti labi nevedās. Varbūt atsevišķās spēlēs tā nav, bet ņemot kopumā arī šeit, protams, ir kur vēl pielikt. Noteikuma pārkāpums Valkas komandai Artūrs Sausais uz soda metienu līnijas realizē viņš pirmo soda metienu. Pagājušajā sezonā aizvadīja un arī aizpagājušo Jūrmals komandā. Pirms tam vairākas sezonas Jelgavā, vairāk Jelgavas otrajā komandā, LBL2 turnīrā. Zonēm traks tālmetiens nav precīzs, bumbu izcīna Berķis, 9 sekundes, ko spēlēt, bumbu paliks Barons komanda.